man mazās svētrunas tēma saucās Tici tam, ko saka Dievs. Es vakar apskatījos internetā drusciņu, un jūs vispār esat tā dzirdējuši un pamanījuši, ko pasaule saka par došanu. Un es izlasīju tur dažas lietas. Un biju diezgan pārsteigta. Tur bija viena tāda populāra Amerikas mājaslapa, un tur bija tā rakstīts. Vai tu gribi būt laimīgs, tad dod drusciņu. Vai tu gribi būt laimīgāks, tad dod daudz. Un zinātnes pētījumi rāda, ka došana dara ļoti vairākas labas lietas. Viņas nostiprina cilvēku imūnsistēmu, viņas mazina sāpes, ja paņem tās pavisam prom. Tur bija tā rakstīts medicīniskiem terminiem, atbrīvo organismā dabisko sāpju iznīcinātājus, endorfīnus. Noņem stresu, kas atvieglo daudzas organismu sistēmu funkcijas, aktivizē pozitīvas emocijas, kas ir svarīgas, lai saglabātu labu veselību. Pasaule tātad domā, ka dot ir labi. Otrs jautājums, kā viņi uz to skatās, kad mēs dodam Dievam, vai ne? Tur pavisam cits kaut kas ir. Bet ko Dievs saka par došanu? Mēs droši vien daudz un tik esam dzirdējuši. Bībelē ir ļoti daudz dažādu apsolījumu par finansiālu svētību un labklājību. Jautājums ir tikai, vai viņi visi darbojās mūsu dzīvē. Un, piemēram, Salmana pamācībās ir teikts tā, 3. nodaļā, 9. pāns, dod godu tam kungam arī no savas mantas un piešķir viņam visu savu ienākumu pirmatņus, un tad pildīsies tavs šķūņi ar pilnību un tavs vīnas spiedzes plūdīs pār malām pāri. Dieva apsolījuma piepildīšanās nav atkarīga no mūsu apstākļiem, kādos mēs esam, bet no tā, vai mēs ievērojam to, ko Dievs saka, viņa nosacījumus. Un, kad Dievs saka, kad viņš dod to apsolījumu, tad mēs arī tā domājam, tas jau viss ir pareizi, bet manā situācijā, tas pilnīgi neiespējami ir. Bet, Dievam, jebkuri tavi apstākļi nav šķērslis. Piemēram, ja tev var būt 100 gadi, un tavai sievai 90 vai otrādi, un ja viņš saka, ka tev būs bērns, tad tev būs bērns. Un tas nav saistīts ar to, kas tev ir apkārt. Nekas nevar izmainīt Dieva mūžīgos apsolījumus. Pilnīgi neviena lieta šajā pasaulē. Un tādēļ arī Dievs pieļauj citreiz tādus ļoti nelabvēlīgus apstākļus mūsu dzīvē, kad tur dabiski vairs izmainīt neko nav iespējams. Ir vajadzīga pilnīgi pārdabiska iejaukšanās. Dieva iejaukšanās. Un Bībelē ir daudz tādu piemēru, kur neiespējams situācijas Dievs pārvērš par iespējamām. Piemēram, tur bija auglības jautājums, bija Rebekai un Īzakam, Rāhelei un Jēkabam, Annai, no kura piedzima pravietis Samuels. Tajā laikā pat nebija medicīnas, kad varētu tā kaut kā palīdzēt viņiem. Tur bija vajadzīgi absolūti Dieva darbs. Un viņi lūdz Dievu, un viņi saņēma to, kam viņi ticēja. Tāpat arī Izraēla atrašanās tuksnesī 40 gadus Dievs viņus baroja, ģērba, apgādāja, sargāja viņus. Tas bija pārdabiski. Varbūt tev šodien liekas, ka tava finansiālā situācija ir absolūti neiespējama un neatrisināma, bet tev nav gudrības, tev nav spēka, tev nav drosmes kaut kā to visu izmainīt. Zini, ka Dievs saka, visvarīgākā lieta, mums ir jāsaprot, ka mums jāvērš savs skats uz Dieva apsolījumiem un nevis uz to problēmu, kas mums ir, jo tad, ja mēs sākam skatīties problēmu, mēs grimstam. Mums jādara tas, ko Dieva vārds saka. Dieva vārds nemainās, tas ir dzīvs un ir nepieciešama ticība un paklausība. Un tad viņa apsolījumi piepildīsies mūsu dzīvē. Dievs piepilda absolūti visus savus apsolījumus. Un kad es vakar domāju arī par šodienu, tad man ienāca prātā tad pavisam neliela liecība no manas dzīves, kas bija pirms vairākiem gadiem. Viņa saistīta drusciņi ar citu dzīves sfēru, bet viņa ir saistīta ar Dieva vārdu piepildīšanos manā dzīvē. Es biju dabūjusi jaunu darbu, un sestdien es biju mājās, tā bija brīvdiena, un es vārīju kaut kādu tur zupu, un es neuzmanīgi ņēmu to katliņu no plīts, un es uzlēju visu to zupu savu labo roku, un riktīgi aplaucēju viņu. Un
sāpes bija briesmīgas, un vispār nebija neviena mājas, es biju viena pat pilnīgi bez telefona, un nebija arī naudas, un es biju tādā izmisumā, es domāju, ko lai tagad dara, un vienīgais, ko es sapratu, ko es atcerējos tajā brīdī, es atšķīru Jēkabu vēstuli pēdējo nodaļu, un tur viņš saka tā, ja kāds ar jums ir nevesels, lai viņš attaicina draudzes vecais, lai viņi lūdz Dievu par viņu, svaida ar eļļu, un ticīga lūkšana izglābs slimo. Un tas kungs viņu uzcels. Un es attaisīju to nodaļu, un es teicu, tā, Dievs, man tagad vajag tevi. Man nav neviena, kas palīdz. Es raudāju, un vispār jūtos briesmīgi, un es jau baidījos, ka tā roka man paliks ar rētām pēc tā visam. Bet es teicu, Dievs, tu teici, tu apsolīji, ka ticīga lūkšana izglābs slimo. Un es teicu, Dievs, man vajag tevi tagad, man nevajag tevi svētdienā, baznīcā, kad es sēžu un klausos skaisto prediķi, bet man vajag tevi tagad, manā situācijā, jo es nevaru pat to atrisināt nekādīgi. Un bija arī interesanti, es biju pirms kādu laiciņu iedomājies, ka es gribētu tādu eļļu, to svaidāmo speciālo eļļu, lai man ir mājās, un, vislabāk jau no Izraēlas, vai ne, jo tur jau tas svaidījums lielāks ir. Un tas var tā jauki, un tad pēkšņi tajā momentā man jādabūna tā eļļa ir, un man jau nekāds veida tā eļļa nav, un es labi, ka bija vispār parasta eļļa, es paķēru, pieskaitu pie lēs, ka paķēru to eļļu no rimčika, parasti to pavisam, un darīju tā, kā Dievvārds saka, es svaidīju ar eļļu to roku un lūdzu, un es teicu, Dievs, man tevi vajag, es gribu redzēt, kā tas notiek, un Dievs uzklausīja. Es nejūtu fiziski pilnīgi nekādas izmaiņas, tā, kad man kaut kas būtu pieskāries un eņģelis atnāca un kaut ko tur izdarīja, bet man pēc 2 stundām pārgāja sāpes, un tas bija brīnums. Un tā roka palika briesmīgi, protams, un apmēram nedēļas laikā pazud viss pārējais, bez jebkādām čūlām, bez jebkādām tur tūskām, bez neko. Un es zinu, ka eļļa nav svarīga un nav svarīgs. Vecai arī man nebija tajā brīdī, es pat nevarēju viņas pasaukt, man pašai bija viss tas jādara. Un es zinu, ka tad, kad man ticība savienojās ar to, kas ir rakstīts Dieva vārdā, un viņš saka patiesību, tad ir tas 100% rezultāts, un viņš atbild uz manu lūkšanu. Un tieši tas pats ir ar Dieva vārdu jebkurā sfērā, arī finansēs. Un tu vari viņam uzticēties. Es gribu padalīties ar dažiem sēšanas un pļaušanas principiem, kur rakstīt Dieva vārdā. Lielāko daļu jau mēs varbūt arī esam dzirdējuši, bet tā vienkārši atsvaidzināt atmiņā. Pirmā lieta ir tā, ka sējas laikā tu pats nosaki pļaujas lielumu. Un tas ir rakstīts 2. Korintiešiem 9:6. Jo viņš saka, kas sīksti sēj, tas sīksti pļaus, un kas sējas Dieva svētību, tas pļaus uz svētību. Un šobrīd man ir tāda situācija, ka, tagad no 1. septembra esmu oficiāls bezdarbnieks. Nē, būšu no pirmdienas oficiāls, bet vispār esmu jau bez darba. Un es apņēmos un es daru tā, ka es jau kādu 3. mēnesi vai 2. noteikti, es sēju to summu, kādu es 10. tiesu, kādu es gribu redzēt savu algu. Un tas vienkārši viens no Dievs tā saka, ja? Viņš man svētīs. Un mēs zinām, ka draudzē cilvēkiem tas darbojas un Dieva vārds ir patiesība, un es zinu, ka es izdaru savu ticības soli, un viņš man viņš atbildēs. Un, kad es nākošais sludināšu par došanu, tad es jums pastāstīšu, kā man gāja. Bet es to daru. Es zinu arī, ka tā summa, ko es sēju, un, tāda alga, kādas iedomājos, ar manu izglītību, ar manu tur, to, iespējamo darbu, tas nav iespējams tādu dabūt. Bet tas ir pa daudz. Bet es zinu, ka mans Dievs var man svētīt arī citā veidā, ne tikai algas veidā. Otrā lieta ir, ka raža, tu vari neuztraukties. Raža būs vienmēr, kad tu sēsi, ja tu kaut ko iesēsi. Malēhijas 3:10 ir rakstīts, atnesiet katrs savu 10. tiesu pilnā vērtībā, manā klētī draudzējiem, lai arī manā mājā būtu barība, un tad pārbaudi mani, vai es neatvēršu tev debesu logus un nelikšu svētībai pār tevi pārpilnībā nolīt. Un Galatiešiem 6:9 arī ir, nepiekusīsim labu darīdam, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Labu darīdam arī sējot. Tad trešā lieta ir, tu pļausi vairāk, kā tu iesēji. Matejs 13:8.
kad par sēklām iet runa, ja? Kad cita krita labā zemē, nu, protams, ja tu sēji labā augsnē, ja tu izskaisti tur pa akmeņiem, tad var arī ražu nesagaidīt. Bet, ja tu sēji labā zemē, tad sēklas nes cita 60-kārtīgus, cita 30-kārtīgus un cita 100-kārtīgus augļus. Nu, mēs pavērojam lauksaimniecībā, tieši tā arī ir, iesēja vienu kartupeli, iznāk 20. Un cits pat vēl vairāk, tur 500-kārtīgi varbūt citām kultūrām. 4. Parasti tu pļaus vēlāk, kā tu sēji. Nu, diezgan rēti būs, ka tu nopļaus jau 2. dienā. Kad tev ir jābruņojas ar pacietību. Jā, Dievs grib audzināt tavu ticību arī, ne tikai uzreiz tev visu ielikt klēpī. Un 5. lieta, mēs esam atbildīgi par sēju, bet Dievs ir atbildīgs par ražu. 2. Korintiešiem 9:10. Bet kas dod sēklu sējējam un maizi ēdājam, tas arī dos un vairos jūsu sēju un liks pieaugt jūsu taisnības augļiem. Un es jūs aicinu šodien un iedrošinu, jūs dodat Dievam to, kas pienāks viņam un vēl pāri tam, tāpēc, ka viņš ir uzticams, un ja tu viņam paklausīsi, tad arī tu saņemsi to, uz ko tu esi ticējis. Esiet svētīti. Amen.